Runājam par atkarībām. Vārds atkarība ir biedējošs. Vārds atkarīgais jau skan pēc diagnozes. Mainās tikai atkarības objekti. Vienā gadījumā tās ir vielas, alkohols, nikotīns, marihuāna, vēl kaut kas. Citos gadījumos tie ir kora mēģinājumi. Otrs cilvēks, sieva, vīrs, bērni, šopings, ceļojumi, iespaidi, grāmatas, meksikāņu seriāli, ēdiens, hamburgeri, veselīgs dzīvesveids, sportošana, darbs, dažādi holismi. Jautājums, kas atšķir veselīgu cilvēku no neveselīga cilvēka, kur mēs saucam par atkarīgo? Mēs neesam atkarīgi no pašiem objektiem. Mēs esam atkarīgi no tām noskaņām, ko šie objekti raida mums. Iedomājamies hamburgeri. Hamburgerim ir sava smaciņa, sava garšiņa. Hamburgers notek mūsu vēderos, un tā ir noskaņa, tā ir sajūta. Un mēs ejam uz hamburgeru ceptuvi pēc šīs noskaņas, bet tajā dienā tur uzstājās vietnamiešu bērnu kors un tiek pasniegta zivs, lasis ar garnelēm. Tā jau ir pilnīgi cita noskaņa, nevis tā, pēc kuras mēs gājām, un tas mums sāp. Tad lūk, veselīgu cilvēku no atkarīgā atšķir viena lieta. Veselīgais cilvēks var izvēlēties dažādas atkarības un dažādas noskaņas, attiecīgi to, ko viņš vai viņa tajā dienā vēlās. Atkarīgais cilvēks ir piesaistīts kaut kādām konkrētajām noskaņām, un tās sāpes ir par lielu, lai no šīm noskaņām atteiktos. Piemērs. Alkoholiķim piedāvā svaigas spiesta apelsīnu sulu. Sāp. Vegānim ielido muša mutē. Tā ir cita noskaņa. Sāp. Ja jūs esat ļoti atkarīgs no kaut kā, no kādām noskaņām, ko raida kāds konkrēts objekts, meklējiet psihoterapeitu palīdzību. Ja jūs jūtat, ka jūs braucat iekšā kādās noskaņās, no kurām kļūstat atkarīgs, un neesat vēl īsti atkarīgs, pārcietiet šīs sāpes, izvēlieties citus atkarības objektus un citas noskaņas, un tad būs labi. Dzīvosim veselīgi. Ziniet, ir cilvēki, kuriem vārdu salikums mīlēt sevi izsauc spazmas. Viņu domu gaita ir apmēram šāda. Kur tad nu es tagad skriešu kaut kur sevi lutināt, uz solāriju, uz masāžām, tērēšu ģimenes budžetu, galu galā varbūt sākšu labi justies un labi izskatīties, un apkārtējie pievērsīs pārāk daudz liekas uzmanības. Tā arī ir. Dieviņš ir devis mums 2 rokas, un mēs varam nodarboties ar pašmasāžu. Pieskarieties sev. Lai to darītu, nav nepieciešama nedz skolotāja, nedz ārsta atļauja. Iepazīstiet savas ķermeņa izjūtas, dariet sev labu, samīļojiet sevi, mīliet sevi regulāri. Lai jums veicas! Šoreiz labas ziņas ir atnākušas pie mums no Pitkairnas. Lieta tāda, ka Pitkairnas iedzīvotāji ir nolēmuši palielināt savu populāciju. Šobrīd Pitkairnā dzīvo 50 cilvēki, bet ir pieņemts lēmums līdz 2016. gadam palielināt šo skaitu līdz 80 īpatņiem. Tas nozīmē,
ka latviešu tautai ir iespēja Pitkārnā izveidot savu diasporu. Steigsim to darīt un līksmosim. Kas ir prāts? Vai tā ir elles sodība vai dieva dāvana? Nu, lūk, prāts ir nopietns. Tas nekad nesmējās. Prātu nevar izslēgt, tādas pogas nav. Es teiktu, ka prāts vairāk ir elles sodība. Tajā brīdī, ja tu dzīvē lieto tikai prātu, tas pārvēršās viltībā un manipulācijā un sagrūst viss, ko tu savā dzīvē esi uzbūvējis. Tā skaitā arī attiecības. Lai tu lietotu prātu intensīvi un trenētu viņa asumu, tev ir jāuzbūvē, jāuzaudzē bāze. Un šī bāze ir sirsnība, mīļums, prieks. Tajā brīdī, kad tu atnāc mājās, liec prātam paklusēt. Lai runā sirds, lai runā emocijas, lai runā sajūtas. Jo redzi, ja tu savu prātu trenē un viņš ir intensīvs, tieši proporcionāli pieaug vēlme kritizēt citus, kas nav tik gudri kā tu vai nav tik izglītoti kā tu. Un kas notiek? Cilvēki sāk izvairīties un atteikties no tevis. Darbā rodās problēmas, un ar mīļajiem tieši tāpat. Tev rodās vilšanās un aizvainojums. Lūk, ja tu gribi realizēt savā dzīvē talantu, kas ir tavs asais prāts, audzē savu bāzi, savu mīļumu, savu sirsnību, savu prieku. Tev izdosies. Rūnas saka, ka šonedēļ sāksies vasaras aizbaidīšanas dziesmu svētki. Pirmie vaidi par to, ka vasara jau drīz beigsies, bija dzirdami Jāņos. Tagad līdz ar augustu vaimanu koris augs augumā. No sākuma tur pa 1, 2, bet jo dziļāk augustā, jo dziedātāju pulks kļūs liels un varens. Galvenā dziesma, ko viņi dziedās: vai manu vai, vasara jau garām, vai manu vai, rudens jau drīz. Rūnas saka, ka vasaras garums ir atkarīgs no mums pašiem. Vai manu kora dalībniekiem, jā, tā izrādīsies pēdējā vasaras dziesma. Savukārt jums ir 2 skaistas receptes, kā pagarināt savus vasaras priekus. Pirmā, turiet muti un pārvariet savu latvisko tieksmi dziedāt korim līdzi. Otra, dziediet savu dziesmu un skaļāk par citiem. Ja izdarīsiet pareizo izvēli, jums vēl priekšā jauka, gara, skaista vasariņa. Būs tā.